Viena no neiedzīgākajām lietām, ko cilvēki mēdz darīt, kad viņu telefonos piepildās vieta, ir iegādājis jaunu telefonu. Un kas ar to veco telefonu notiek pēc tam? Viņš ir stāv mājās kā tāda atmiņas karte, un paiet gadi, un cilvēks saprot, ka upsī kāds mājdzīvnieks ir sagrauzis vadu, vai arī ir beigusies baterija, un to šo telefonu vairs nespēja ieslēgt. Nē, mīļie draugi, telefons ir rīks, tas ir instruments saziņai, jaunu bilžu uzņemšanai, socializēšanai. Tā nav glabātuve. Tāpēc, ja tev ir vajadzīga glabātuve, tad izmantojam to, kas tam ir paredzēts. Un šobrīd labākais risinājums ir ārējais cietais disks, kāds ir jābūt katram. Otrs, tu vari izmantot mākoni, bet par mākoņiem ir atsevišķs garš stāsts. Jebkurā gadījumā, ja tavā telefonā piepildījusies vieta, nevajag pirkt jaunu telefonu. Nāc uz telefonu kārtošanas meistarklasi, kur es tev parādīšu dažādus citus risinājumus, ko tu vari darīt, lai efektīvi atbrīvotu telefonu vietu, vai arī, ja tiešām lielāko daļu vietas aizņem bildes un video, pārkopētos uz ārējo cieto disku.